Es domāju, jāsāk ar to, ko šodien dzer futbolisti. Šodien speciāli aizbrauc paēst. Ko līdzi? Jā, mēs viņam arī uztavisam tādu atmosfēru, kāda vēl nav bijusi Latvijas futbolā. Arturs ir pieļāvis lielu kļūdu. Čau, čau visiem! Virslīgas sezona jau rīt pilnā spārā, jau esam bijuši uz pirmajām spēlēm. Bet, kā Aivars saka, īstā futbola, jeb nākotnes līgas futbola sezona tūlīt būs, tūlīt sāksies. Šodien mēs tāpat kā pagājuši gadu braucam uz Līvon PPK prezentācijas mēdīju dienu. Ko Aivar varēs redzēt tajā pasākumā? Jaunās formas, bet jūs viņus redzat ātrāk, tagad bišķīt būs padzerties, būs paēst drusku, Būs arī normāli paēst? Es neesmu ēdis speciāli. Nu, tev nepietiks, Aivar, tu tagad drukā formas, kuras pēc 40 minūtēm jau prezentēs, ja? Jā, bet mans stāvs, mana vadība, mani kolēģi nezin, ka es kavējos, tā kā viņi droši man šobrīd... Galvenais viņam šo nav jāzina, viņš šo redzēs jau, kad vlogs būs izies ārā. Komentāri no Oskars. Izies ārā, kurien vlogs izies? Vlogs YouTube'ā izies ārā. Es pagājuši pārēdos pie Līvon PPK pasākumā, ja tu atceries vienīgi Līvon, Mēs stāvējām pie galdiņas, atceros un tikai ēdām. Šogad es, kā saka, pieredze, vienmēr ir pieredze, ņemiet vēl, analizējiet, ko esat darījuši kādreiz, es šodien speciāli aizbraucu paēst. Pirms pasākumu, lai neapēstu visu paiku, kas ir futbolistiem paredzēta. Braucam uz pasākumu vietu un tieši aizliekšanās no turienes. Tāpat arī liels, milzīgs paldies Avis par šīm skaistajām divām mašīnām, ar kurām arī tagad, arī šobrīd mēs braucam uz Līvon PPK sezonas atklāšanas pasākumu. Es vispār, ja godīgi šādos brīžos reāli jūtos tā kā GTA misijā, ka mēs ar divām mašīnām braucam. Kā vienmēr vislaicīgi. Jā. Viss vienkārši ir vislaicīgāk, cik vien laicīgi var būt. Čau, kungi. Čau. Čau. Ir tā, ka... Užovnieks. Čau. Čau. Sveiks. Looks amazing. Paldies. Jā, viss čotka labi. Tā. Es domāju, jāsāk ar to, ko šodien dzer futbolisti. Šodien galvenais daudz alu neizdzer. Cik alus tev es šodien izdzērs? Šis ir otrais. Otrais? Jā. Ok. Šitien to jāsāk ir rubrika. Šitas ir mans pirmais alas. Un tur. Jā. Ja viņi pats tās, bet prieks skatās. Cik alus šajā pasākumā tev es izdzērs? Es? Jā. Es esmu viens no tiem retajiem, nu, ja neskait spēlētājs, tad nevienu. Nu, tur ir kāds spēlētājs noteikti ar alus glāzi. Ja ir, tad nefilmē, jo viņiem ir aizliegts vienkārši šodien vispār dzert. Ok, tad, ja redzam alus glāzi, tad tur ir apelsīnu sula. Sveiciens! RFS! Kā iet? Par futbolu. Es iedvesmojos no taviem blogiem. Zini, cik tādu ir? Jā, es esmu daudz Un tavus neviens vēl skatījies. nav panācis to Es esmu līmeni. daudz tavus vlogus skatījies. Kāds mīļākais? Mīļākais ir, kur tu biji pie šitā tēma Dobracova Lietuvā, kad viņš spēlēja. Tas, kas bija ekrānā, tas bija 10% no labākā, kas tur Tur, kur bija. jūs pie viņa mājās kafiju dzērāt. Tikai viena ala. Jā, tur, kur viņš smuki kostīmā un čībiņās ārastā. Ko jūs tagad darat formā? Sakārtojam, lai var prezentēt, lai nav čakars, tā, ka viņi ņēmas, sauks ārā, lai var uzreiz iedot. Tas nozīmē, ka spēlētāji nemaz tagad vēl tās formas nav redzējuši? Principā viņi redzējuši tikai maka. Tad tagad būs pirmā reize, kad spēlētāji redzēs to formu. Man liekas, ka biju redzējis. Es jau 2 nedēļas ar šīm formām dzīvēju. Kura jums būs mīļāka, sarkana vai Man sarkanā, jo man patīk, ka Latvijas izlase ir pateikusi, ka Adidasam nav šāda sarkanā krāsa. Jā. Jā. Galvenais, lai mēs viņās varam uzvarēt. Jo ir gadījies sezonas, kad tu paņem tādas formas, kurās tu nevar uzvarēt. Nopietni? Jā. Kad jums ir bijis tāda situācija? Tagad tev sitien nepateikšu, bet bija viens tāds, kad vienas formas uzvalkot visu laiku ir uzvars un normāli rezultāti, un tad ir pat ar tām vienām, kad uzvalst, jau beigās jau sāc domāt. Nu cerēsim, ka ne šīs. Cerēsim, ka ne šīs. Tieši par to es arī runāju, kā jāpēc salīdzi, liels paldies. Gribētos pirmām kārtām pateikt liels paldies trenerim Mārim, kuram ir entuziasms, nezinu, es varbūt kļūstu vecāks, mazliet spēki pietrūkst, bet kā Māris darbojās šajā ziemā,
ar spēlētājiem, ar atbalstītājiem, ar visu to lielo vīziju. Un jā, aplausi Mārim. Izveidojam komūnu ar to domu, lai parādītu, ka beigās jau kāda jēga, ja mēs to kaut ko tur darītu, ja nebūtu jūsu visu. Tāpēc es gribētu teikt un gribētu pieturoties pie tā, ka Līva un PPK tie nav daži cilvēki, tie ir visi cilvēki, kas ir mūsu komunā, tāpēc milzīgs jums tieši paldies par to. Sveiciens visiem trakajiem šeit Pārdaugavā un cerams, ka nekad Sarkandaugavā. Mums ir dota tā iespēja tagad visiem kopā sapulcēties un parādīt, ka mēs kopīgi varam kaut ko lielu, tā kā milzīgs paldies ikvienam no klātesošajiem trakajiem. Paldies jums arī no pirmās dienas un ceru turpināt. Paldies par atbalstu. Artūram sveiciens, Artūr, es būšu YouTube. Šīs sezonas komandas kapteini. Gabriels Kirgils! Minūtes salaiņums! Laiks iet cauri pozīcijām, sāksim ar vārdsargiem un numur 1 šajā sezonā. Numur 1 Maikls Rūmanis. Pirmais no Maikliem, mums komandā 2 Maikli. Tev ir kaut ko? Rūms! Koš! Nav ieradies, bet ir ieradusies mamma. Mamma ir, dēls nav? Jāciet šur. Jā. Oskar, kur ir Roberts? Viņš pateica, ka vēl jābalbai palīdz. Veikalā. Roberts Krums strādā komandai LV veikalā. Komandā viņš pateica, ka brauc mammai palīdzēt. Jūs ko viņš pateica? Es esmu saskaņots, Roberts palīdz mammai. Jā? Kurai? Nu labi, Robert. Kādi plāni sezonai? Katru video, Instagram video. Nu, mēģināšu jūs visus pārsteigt. Vēlams un cerams pozitīvā nozīmē. Un paldies, ka uzņēmāt. Viņš pateica, ka viņam Es viņam saku, tu brauc, es jau vakarī prasīju, es saku, tu uz pasākumu brauks? Viņš saku, uz kādu pasākumu? Es saku, uz PPK? Viņš saku, es neko nezinu. Es tā vēl padomāju, šogad zin kā pēc spēlētāji. Kā var uz tevi, Robert, paļauties? Ja man izsaukt augšā, tad es tev arī pateiktu, ka Krūmam jāsako līdzi. Šodien... Mamma nāk. Šodien es jau prasīju, vai viņš brauks ar mums kopā. Viņš teica, ka viņam mammai jāpalīdz. Jā, es viņam arī rakstīšu. Es nebūšu mammai jāpalīdz. Pagaidi. Kāda tev mērķa sezonai? Iesist vairāk nekā pagājušajā gadā. Ja turpināt atbalstīt, kā jūs to darat, turpināt to darīt vēl karstāk, vēl vairāk cilvēkiem. Viss ir super, bet uztavisam tādu atmosfēru, kāda vēl nav bijusi Latvijas futbolā, tā kā jā, tiekamies. Šajā sezonā galvenais mērķis ir katrā spēlē iesist pēc iespējas vairāk vārdus, jo spēlējam tam lielākam mērķim ziedojumam sezonas beigās no mūsu atbalstītāja Ceļnieks 01. Nu, un attiecīgi, kas no tā izriet? Ja ir daudz vārtu, ir daudz uzvaras. Tā kā, prioritāri stādam to, ka ir jāiesit vārtu, un tad jau skatīsimies. Čau, Špīleri. Pastāst, kādas ir tavs mērķis šai sezonai? Man mērķis ir sākt visas spēles pamatā. Tas ir ļoti labs mērķis. Ko tu pateiktu faniem, kas skatīsies šo vlogu? Es gribu, lai ir skaļāki. Skaļāk kā pagājušajā gadā, jo es tikai, man bija kausā pret PPK spēli, bet viņi bija baigi skaļie, bet es gribu, lai tagad viņi ir vēl skaļāk. Veicīt, lai tev veicas sezonā. Cik, piemēram, iedomājamies, ka tu būsi nospēlējis visas spēles, cik clean sheets tev jāsvāc, lai sezonas beigās tev pateikt un pateikt, ka es esmu apmierināts ar sezonu? Es gribētu vismaz pusi, vismaz 13. Veicīt, lai tev veicās. Es jau biju. Tā tos gols. Bolsula. Mērķis sezonai. Goliņu iesist beidzot vajadzētu. Tas ir galvenais mērķis.
varbūt nesmuks jautājums. Pagājušajā gadā bija kapteinis, kāpēc šogad neesmu? Jā, nu es domāju, lai citiem arī tiek. Lai tiek arī citiem, jā, tas prieks. Jā. Vai vienkārši pa lielu bicītes un sākas piestāt? Jā, bišķi. Paldies, lai veicās sezonā. Kas tev būtu jāizdara šo sezonu, lai pēc sezonas tu teiktu, es esmu apmierināts ar savu sezonu? Zīgās otrajā līgā iesitu 19 gols. 19 gols. Man liekas, tā ir otrā līga. Nu, es teiktu, nezinu, 10 goli, kaut kāds pāris piespēles un jā. Novēlējums faniem. Fani, esiet tikpat burvīgi, tikpat kaislīgi par futbolu un tiekamies laukumā. Labi, paldies tev, lai veicās. Arturs ir pieļāvis lielu kļūdu. Iedevis man kameru, kamēr viņš ir aizgājis stoleti. Es pastāstīšu to slepeno limonu PPK taktiku, ko mēs piekopsim šogad. Šo materiālu gan mūsu nerādīt nevienam ārpusē. Mēs attiecīgi izmantosim 4-5-1 izvietojumu. Viņš noteikti sargiet Niklau Treimani, 33. numuru, jo viņš ir tur jaudīgs džeks. Nu ko, Artu, šorīt beidzam šo vlogu. Liels paldies, ka skatījies. Otrā sezona, kā esam šajā pasākumā Līvam PPK. Liels paldies par uzaicinājumu. Ļoti forša pieredze. Satikt spēlētājus, sponsorus, visu. Tāpēc sako līdz Līvam PPK nākotnes līgai. Un jau pavisam drīz, jeb nākam piekdien, tiekamies pirmajā Līvam PPK spēlē LNK Sporta parkā. Bang!